Labdien! Mani sauc Ieva Mickus. Šobrīd strādāju Zūru pamatskolā par dizaina un tehnoloģiju skolotāju un direktors vietnieci audzināšanas jomā. Iepriekšējā darba pieredze šajā skolā ir 5 gadi, bet iepriekš esmu jau vairāk kā 15 gadus strādājis par pirmskolas skolotāju. Tāpatās arī apmēram tikpat ilgu laiku esmu vadījusi arī dažādus pulciņus saistītus ar rokdarbiem, meistarklases, arī privātstundas pasniedzu bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Sākot strādāt par dizaina tehnoloģiju skolotāju, sapratu, ka pietrūkst materiālu, kas būtu balstīti uz jauno programmu, pietrūka arī dažādas praktiskas lietas, un tāpēc nolēmu materiālu sākt veidot pati. Kad materiālus sāku veidot, protams, arī dažādi kolēģi lūdza ar tiem dalīties, ko, protams, arī darīju. To pamanīja izdevniecība un piedāvāja man izveidot materiālu, lai šie materiāli būtu pieejami visiem. Tā arī tapa darba burtnīca, kas šobrīd ir no 1. līdz pat jau tūlīt 6. klasē. Kā pirmā tapa burtnīca 1. līdz 3. klasē, visas 3 klases vienā burtnīcā kopā. Un šādu izvēli mēs izdarījām, jo tēmas, kas ir paredzētas visiem 3 gadiem, savstarpēji var mainīt savā starpā pēc skolotāja izvēles. Tāpēc arī ir viena burtnīca uz 3 gadiem, kur viss būs vienkopus, kas ir arī izdevīgāk skolēnam, nekur nekas nepazūd, var pašķirt atpakaļ, paskatīties, un arī skolotājiem ir vienkāršāk redzēt skolēnu izaugsmi. Burtnīcā pašā sākumā, protams, ir norādīta tēma, ir nedaudz ieskats tādā teorētiskajā daļā, kur caur dažādiem uzdevumiem skolēns apgūst dažādus pamatiņus. Arī skolotājs, balstoties uz šiem uzdevumiem, var veikt savu stāstījumu, skaidrojošo daļu, kas lēnām pietuvinās praktiskajam darbiņam. Katrā tēmā ir neliels ieskats, kāda izstrādājuma tapšanai soli pa solim, kur katrs solīts ir fotografēts un ir arī apraksts par šo soli. Tas arī katram skolēnam palīdz ieskatīties, ja varbūt tās kaut ko ir aizmirsis, vai tāpatās skolotājs pie katra skolēna nevar uzreiz pienākt, tāpatās, kamēr skolotājs strādā ar kādu no klases bērniem, tikmēr tie pārējie atkal varbūt patstāvīgi veikt to darbiņu. Skolotājs var izvēlēties piedāvāto izstrādājumu kopā ar skolēniem veidot, vai arī skolēns, bet var veidot arī kādu savādāku un ieskatīties tikai varbūt kaut kādās detaļās, niansēs, kas ir piedāvāts, kā to varētu veikt. Kad bija pabeigta darba burtnīca, mēs sapratām, ka tomēr ir nepieciešams arī materiāls skolotājiem. Tāds kā neliels špikerītis, kur ieskatīties, kur būtu tematiskais plāns ar uzdevumiem, sasniedzamiem rezultātiem, kur ir norādīta arī skolēna darbība, kas attiecīgi arī palīdz skolotājiem plānot stundu, izvēlēties varbūt tās arī kādus izstrādājumus, ko piedāvāt skolēnam veikt. Tāpatās arī tur dažādas idejas tika piedāvātas, ko varētu tur ieteikt. Kādi komentāri varbūt tās, kas būtu saistībā ar darba burtnīcu, kas skolotājiem varbūt tās būtu jāzina vai tīri tādam atgādinājumam. Tā arī tapa skolotāja grāmata, kas arī ir pirmā no tām ir arī 1. līdz 3. klasē, un tad jau tālāk, tāpat kā darba burtnīcas, ir atsevišķi vienam gadam. Tūlīt pavisam drīz nāks klajā darba burtnīca un skolotāja grāmata 6. klasē, kas tāpat kā visas iepriekšējās ir balstītas kompetenci pieejā, kur ir gan tematiskie plānojumi, gan skolēnu darbība, sasniedzamie rezultāti, idejas skolotājiem. Darba burtnīcā tāpat kā iepriekš ir arī neliela teorētiskā daļa, ir jēdzienu skaidrojumi, kas lēnām nonāk līdz praktiskajam darbam. Tāpatās ir arī dizaina dienas grāmatas paraudziņš, kur skolēni tabulā var plānot un pierakstīt savu veicamo darbiņu. Un, protams, arī tāpat kā iepriekš ir šis soli pa solim izstrādājuma tapšanas modelītis, ko skolēns var izmantot sava darba tapšanā. Un ļoti vērtīgi ir arī, ka paraugi, kas ir piedāvāti burtnīcā, ir liela daļa ir pašu skolēnu veidoti.
skolēni ir dalījušies ar savu pieredzi, un to var izmantot arī citi. Šie mācību līdzekļi arī man pašai ļoti atvieglo manu ikdienu. Man jau ir saplānots darbs, kur es zinu secīgi no stundas uz stundu, kas man pašai būs vajadzīgs. Tieši tāpatās arī skolēni paši sev jau var pierakstīt, atzīmēt, kas viņiem būs vajadzīgs, kas viņiem vēl trūkst, ko viņiem jāpajautā man pašai, jo ļoti daudz lietas arī es skolēniem pašiem iedodu un nodrošinu viņus. Un, protams, ir ļoti svarīgi tas, ka tas viss paliek skolēnam, un viņš var paskatīties. Gada beigās mēs varam arī pārunāt, kas ir izdevies, kas varbūt nav izdevies, jo, protams, ne jau visiem viss izdodās. Ir jau arī, kas neizdodās, un tad ir šī iespēja pašam izanalizēt, gan skolēnam veikt šo pašanalīzi, varbūt tās ieteikt skolēniem viens otram, viņi var ieteikt, ko varbūt tās var uzlabot, kā varbūt savādāk var darīt. Un arī nākamajiem gadiem, arī man pašai kā skolotājai, ir vērtīgi atzīmēt, ko varbūt tās kādai konkrētai klasē, kam ir jāpievērš uzmanība. Jo klases gadu no gada nāks savādākas, skolēni ir savādāki ar savām prasmēm, savām spējām, vēlmēm. Un tad ir iespēja tomēr arī tādā skolotāja grāmatā vienkopus pierakstīt, ka šai klasē varbūt stiprā puse ir šāda joma, tad var piedāvāt varbūt kaut ko tādu, kas varbūt tās viņiem vairāk patikt un uzrunāt, un tad ir arī skolēnu interese darboties būs pavisam savādāka. Kā jau es teicu, skolēni ir dažādi. Viens prot vairāk, otrs prot mazāk, vienam padodās labāk, citam varbūt netik labi padodās, bet darbiņus mudinu katram izdarīt līdz galam. Arī tie skolēni, kas varbūt tās ir pieļāvuši kādu kļūdu, bieži vien rokas nolaižās un neko vairs negrib darīt. Ir defekts radies, un tagad viss ir jāsāk no sākuma, un, protams, ka kurš to grib, neviens jau negrib, mēs jau arī tāpat to negribam. Un tad es skolēnus mudinu padomāt, nomierināties un izdomāt kādu veidu, kā to kļūdu, kas ir radusies, kur ir radīts šis defekts, pārvērst par efektu. Piemēram, šūšanā varbūt to ir tā vienkāršāk izdarīt. Kaut kur nepareizi nošuvās, tur varbūt nedaudz šķībā kaut kas vai kā, bet var uzšūt kaut ko pa virsu. Var kādu aplikāciju izveidot, varbūt vēl kaut ko citu izdomāt. Un mācīt skolēniem, ka nevienmēr tas, ja ir pieļauta tā kļūda, ka tad ir uzreiz visi pa galam un ir tagad viss jāsāk no jauna. Bet ir iespējas vēl apdomāt un varbūt tās to savu kļūdu tomēr pat beigās vērst par tādu, tādu stilīgu elementu, kas nebūs nevienam, būs tikai vienīgi viņam. Ar katru jaunu materiālu, ar katru burtnīcu un grāmatu augu arī es. Izstrādājot pirmo darba burtnīcu, arī bija satraukums par uzdevumiem, par viņu veidošanu, vai skolotājiem patiks, vai skolotājiem būs noderīgi. Tomēr jau, kad pirmā burtnīca bija izstrādāta un izdota, radās idejas nākamajām burtnīcām, ko vēl pielikt klāt, ar ko viņas papildināt, lai viņas būtu vēl efektīvākas un vērtīgākas. Visiem saviem kolēģiem novēlu vasarā labi atpūsties, izbaudīt silto laiku, uzņemt daudz enerģiju un domās, gatavoties rudenim un ar jaunām idejām, radošām idejām uzsākt jauno mācību gadu.